Vai vēlaties, lai vecumdienas vēl ilgi neklauvētu pie durvīm? Granātābols ir vitamīnu un minerālu spridzeklis. Tas uzlabo sirds veselību, normalizē asinsspiedienu, samazina holesterīna līmeni, stiprina asinsvadus, līdzsvaro nervu sistēmu, mazina trauksmi, uzlabo miegu, zobu veselību. Granātābolu sulai piemīt antibakteriāls īpašības. Tā tīra mutes dobumi no baktērijām un samazina smaguma iekaisuma risku. Stiprina imūnsistēmu. 1 gramos granātābola ir 21% C vitamīna. Dienas devas. Attiecīgi, stiprinot imūnsistēmu, tas ietver daudz vērtīgas priekšrocības dzīvē. Uzlabo vielmaiņu, izvada toksīnus, uzlabo gremošanu, vieglāk nomest kilogramus, paaugstina hemoglobīna līmeni asinīs. Ja ciešat no mazasinības, dzeriet 2 mēnešus katru dienu granātābolu sulu. Gribat recepti? Pa pusglāzei atšķaidītas īstas granātābolu sulas 3 reizes dienā, 30 minūtes pirms ēšanas. Varam novērst matu izkrišanu un piešķirt tiem veselīgu mircumu, stiprināt matu saknes. Granātābolu sula samazina cukuru līmeni asinīs, uzlabo redzi, jo sastāvā ir vitamīns A un antocianīds, pat variet novērst vistas aklumu un kataraktas veidošanos. Saglabā jaunību. Skaistumkopšanas speciālisti pazīst šo brīnumu augli. Izmēģini šādu sejas brīnumu masku. Sajauc nelielu daudzumu krējuma, ar teikaroti svaigi izspiestas granātābolu sulas, vai arī 1 vai 2 kapsulas Aqua Ox. Kas tas tāds? Par šo drusku vēlāk. Un uz 10 minūtēm uzklāj šo fantastisko masku uz sejas un baudi rezultātu. Jā, mīļie, mums ir uzturbagātinātājs Aqua Ox kombinēts, efektīvs produkts. Sastāvā granātābolu augļu ekstrakts, ačai ogu ekstrakts, kakāvo pupiņas ekstrakts, rozmarīna lapu ekstrakts. Formulā izmantoti augsti koncentrēti augu ekstrakti, kas nodrošina produkta augsto efektivitāti. Ieteicams visiem. Devas jūs varat kombinēt, kā jums pašiem ir vajadzība. Atcerieties, ja laicīgi jau kaut ko darīsiet, jūs varat novērst daudz dažādu simptomu, jo kāpēc ir svarīgi novērst šos simptomus? Jo tad jūs neaizceļosiet līdz slimībai, un tas ir ļoti svarīgi. Jo mēs cilvēki, kas esam saskārušies ar kaut ko, mēs ļoti saprotam, cik tomēr bija tas mirklis pazīstams tad kaut kad atpakaļ, tad, kad tas nenotika. Bet, izliet ūdeni jau nesasmelsi, vienkārši jādzīvo tālāk, jāmeklē risinājums un jāuzlabo pats dārgākais, kas mums ir veselība. Turaties, ja var kā palīdzēt, vienmēr rakstiet.